Labdien, mani sauc Jānis. Jūs esat ieradušies putnu dārzā Rozas. Labdien, es joprojām esmu Nikija, un tā joprojām ir Keita. Jā, nu labi, meitenīgi, tas nāk, kad man jau patīk. Vai mums ir jābaidās? Jums ir jābaidās no manis varbūt vairāk nekā no putniņiem. Jums galvenais ir noteikums, kā es saku saviem ekskursantiem, es visu laiku runāšu. Stāstīšu par putniem, jums obligāti nav jāklausās. Bet jums ir obligāti jādzird, kad es saku, ejam tālāk. Esam ienākuši Austrālijas emu dārzā, viņiem ir 10. gads šogad. Ja? Tātad viņi arī pirms sākums. Blakus aiz žoga staigā 3 strausi, Āfrikas strauss, lielākais nelidojošais putnis uz planētas. Nu, šie gan ir jauni. Viņiem ir tikai 7 mēneši. Nu, varbūt drusciņi vēl lielāki viņi būs. Bet viņiem pārmainīsies spalvas, meitenes paliks tāpat pelēkas kā ir, bet puisītis, kurš ir tagad pabāzis galvu vidējais, viņam paliks spalvas melnas. Kā es varu zināt, ka man nav jābaidās? Jā. Tādēļ jau mēs arī tur neiesim. Tur es arī nevaru prognozēt. Nedod Dievs, uzskries vēl virsū, sabojās jums brilles. Ko? Jā, kā jūs pats tiekat ar viņiem galā? Es tieku ar viņiem galā. Jūs ejat bez brillēm? Saprotiet, kas ir? Cilvēkam vienmēr ir jābūt gudrākam par jebkuru dzīvnieku, putnu un vispārējais. Ja tu pats būsi muļķis, nu tad tu arī atrausies. Es nejūtos tur droši. Ekskursijas garums šeit vispār nav noteikts. Tas vienkārši plūst un mainās un atkarīgs no jūsu pašu interesēm un tam, cik daudz laika jums ir šim. Un nu mazais izaicinājums meitenēm iedot strausiem pieneņu lapu. Nu jā, lielākā kļūda, ko izdara ekskursanti. Paskaties, viņš jau lien tur ārā. Vai, bailes. Jā. Un viņš redz to lapiņu, un viņš knakš visu roku, bet paņemam, liekam viņu šitā, viņš roku neaiztiks. Nu, viņš ir jauns, viņš tā... Neaiztiks. Nē, nu viņš izzina, tāpēc, ka viņi, nu es saku, viņi ir jauni, bet vecāki strausi, nu, tas ir tikai zināšanai. Redziet, kā viņi apēd to lapiņu. Droši, ka es nebojos. Es tevi atbalstīšu. Šeit pierādās tas, ka es esmu gatava izaicinājumiem, bet Nikija nē. Viņai bija ļoti bail no tā, ka būtu jāiedod lapa strausam. Man jau, protams, arī bija bail, bet es tā kā mēģināju uzdrīkstēties. Nu, pieeja tā, lai viņš tevi aizsniedz, un tur ir rodas. Vai dieniņš? Nē, nebija traki. Otrs arī gribēja. Jā. Pasties, skaties, ko viņš darīs. Bet tādu garu lapu vai? Nikija, nav tik traki. Padaliet. Keita man lika dotam strausam lapu, es kā dotu viņš ar savu knāmžādu. Es tā, nē, bet beigās vienu lapu iedevu. Man viss izdevās. Turi! Neraust! Beidz, neaiztiec mani! Kurš? Stop, tūlīt pagaidi, pacieties. Droši. Man tā lapa vienkārši viņa tā uz leju iet un neiziet taisni. Varam šitā te, lai tev nav jā. Nē! Ai, nē! Vienu! Ak, dieni, īstenībā, kas tur ir vai ne, bet nē, spindzeli nevar iedot lapu. Nu re, nebija nemaz tik traki. Tālāk meitenes dodas aplūkot pārējos krāšņos putnu dārza iemītniekus. Pudeļpīles, fazānus, pāvus, baložus, tītarus. Putni šeit dzīvo voljeros gan ziemā, gan vasarā un izskatās, ka ar dzīvi ir ļoti apmierināti. Un lūk te, pavisam jauniņš putnu dārza iemītnieks. Mums ar Keitu bija iespēja arī dot šim mazajam Austrālijas emu vārdu, un mēs viņu nosaucām par Strīpiņu. Ja viņš būs meitenīt, puisīts, tad viņš būs Strīpiņš, bet ja meitenīt, tad Strīpiņa. Jā, Strīpiņa. Ekskursijas noslēgumā Keita un Nikija vēl uzzina, kā izskatās šeit mītošo putnu olas. Austrālijas emu strauzdē šāda lieluma un šādas krāsas olas. Tad, kad viņa ir izdēta, šī gan man jau ir, es jau viņu 2 gadus rādu un man viņa jau pārpigmentējusies uz melnu vairāk. Bet tad, kad tiek izdēta oliņa, viņa ir šādā te zaļā krāsā smukā. Meitenes putnus un to olas apskatījušas, sieru pagaršojušas, laiks doties tālāk. Bet tiem, kam plānojot savu vizīti gribētos putnu dārzā uzkavēties ilgāk, šāda iespēja tiek piedāvāta. Var gan piknikus rīkot, gan telšu vietas pieejamas. Viss ir tikai iepriekš jāpiesaka. Nu, paldies! Jauku jums dienu un gaidam ciemos. Ne tikai jūs, bet arī visus pārējos. Paldies! Atā!